NLO fenomens ir zināms visā pasaulē. Šokējoši pierādījumi liecina, ka citplanētiešu dzīves pierādījumi uz mūsu Zemes ir sastopami izolētās vietās. Šīs vietas bieži vien ir aizliegtas un norobežotas mūsu pašu drošībai. Bet varbūt tādējādi tiek sargāti citplanētieši. Šodien atklāsim šokējošu citplanētiešu darbību attālākajos un aizliegtākajos reģionos pasaulē. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Ladaka, Indija. 2012. gada novembris. Pēdējo 2 mēnešu laikā ir saņemts vairāk nekā 150 liecību par redzētiem NLO netālu no Indijas un Ķīnas robežas. Indijas laikrakstā ir rakstīts tā. Pie horizonta Ķīnas pusē parādījās dzeltenīga gaisma un spīdēja pie debesīm 3 vai 4 stundas un tad nozuda. Ladaka atrodas Himalajos, pasaules augstākajā kalnu grēdā un vienā no nepieejamākajiem reģioniem pasaulē. Indijas valdība izmeklē apgalvojumus par to, ka NLO varētu būt ķīniešu patruļas lidmašīna. Tomēr NLO apraksti nesakrīt ar Ķīnas bezpilotu lidmašīnas modeļiem. Lieta tiek pasludināta par slēgtu. Bieži vien cilvēki par NLO uzskata militārās lidmašīnas, jo nav tās redzējuši. Vai Ladakas NLO ir citplanētiešu kosmosa kuģis? Vai viņiem kaut kur Himalajos ir bāze? Tā ir ideāla vieta, lai paslēptos. Pasaulē ir daudz neapdzīvot un sabiedrībai nepieejamu vietu. Vai citplanētieši slēpjas tādās vietās? Tad kas uz pasaules bija pirmais? Cilvēki vai citplanētieši? Viņi dzīvo planētā Zeme. Klimats ir sācis mainīties. Planētas stāvoklis pasliktinās, tā kļūst augstāka un šīs radības pārceļas uz siltākām vietām šajā pasaulē. Viņi izdzīvoja miljoniem gadu garumā un atgriezās atpakaļ uz Zemes. Bingo! Ko viņi ieraudzīja? Cilvēkus! Slepenā lieta – Kinkeida ekspedīcija. 1909. gada marts. Fēniksas avīze publicē 2 rakstus par Džordža Kinkeida neseno ekspedīciju uz Lielo kanjonu. Kinkeids apgalvo, ka ir atklājis slepenu pazemes pilsētu, kurā ir daudz artefaktu no Ēģiptes. Hieroglifi, mumificētas mirstīgās atliekas apbedījumu kamerās. Eksperti dodas izpētīt Kinkeida atradumus. Tomēr, kad pētījumi jau gandrīz ir pabeigti, to rezultāti tiek pasludināti par slepeniem un piekļuve alai tiek liegta. Tā tas ir arī mūsdienās. Pazemes pilsēta vairs netiek pieminēta. 2 Fēniksas avīzē publicētie stāsti ir vienīgās palikušās liecības. Kāpēc tiek slēpts tik svarīgs arheoloģiskais atradums? Kāpēc sabiedrība nedrīkst tam piekļūt? Apaču, Zuni un Hopi leģendas vēsta par savādām cilvēkiem līdzīgām radībām, kas dzīvo pazemes pilsētās. Šīs radības ir izglābušas cilvēci no dabas katastrofas, kas draudēja iznīcināt visu dzīvo. Senie cilvēki bija ārkārtīgi gudri, bet no kurienes viņi smēlās šo gudrību? Vai pie kāda, kurš pārvalda mūsu mazo pasaulīti?
Šādi uzskati nav sveši arī Ziemeļamerikā. Daudzas senās kultūras, kuras šķīra okeāns, zina līdzīgus stāstus. Allu zīmējumi un hieroglifi pierāda, ka senie cilvēki dzīvoja un strādāja ar citplanētiešiem un uztvēra viņus kā dievus. Vai šādi stāsti tika izdomāti cilvēces aizsardzībai? Vai lai slēptu citplanētiešu darbību uz Zemes? Viens no neatbildētiem jautājumiem par senajām civilizācijām un viņu saikni ar citplanētiešiem ir tas, vai viņi to pierakstīja. Cilvēki noteikti rakstītu par citplanētiešiem, kuri tos apciemo, vai arī tiem palīdz. Maji dokumentēja šādus notikumus ļoti smalki. Labākais piemērs ir Pakāla sarkofāgs, kas pēc daudz domām parāda citplanētieti kosmosa kuģī. Bet Maija ne tikai atainoja citplanētiešu ceļojumus. Maiju reģionā Meksikā ir lielas bedres izraktas zemē. Tās sauc par senotēm, un maijiem tās bija svētas. Maiji uzskatīja, ka viņi var sarunāties ar dieviem caur šīm senotēm un pat nokļūt pazemē, Sibalbā jeb baiļu vietā. Vai senotes Maiju uzskatīja par dievu mājām? Vai dievi patiesībā bija citplanētieši, pēc senotes portāli uz citu pasauli? Turpinājumā izmeklēsim iespējamo citplanētiešu iefiltrēšanos attālās bāzēs un viņu potenciālo ietekmi uz modernajām tehnoloģijām. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Pasaulē ir daudz attālu vietu, kas atrodas bīstami tuvu cilvēkiem, un tāpēc ir slēgtas. Vai valdības tur citplanētiešus noslēpumā? Kāpēc viņi palīdz citplanētiešiem? Visā Eiropā alu tīkli jeb erdstāla tuneļi aizņem plašas teritorijas. Tulkojumā erdstāla nozīmē vieta uz zemes. Precīzs tuneļu skaits nav zināms, jo nemitīgi tiek atklātas jaunas ejas. Arī tādas, kas atklāja desmitiem gadus senus noslēpumus. Slepenā vieta - Freiburgas tunelis. Freiburga, Vācija. 2011. gads. Kādā piena lopu fermā tiek atklāts jauns tunelis. Tā atrašanās vieta atgādina NLO ekspertiem par kādu citu notikumu. 1936. gadā Freiburgā avarēja NLO. Nacistu zinātnieki izvilkuši no gruvešiem attīstītas tehnoloģijas. Tad tās izpētījuši, lai radītu jaunu superieroču paudzi. 1930. un 40. gados nacisti strauji attīstīja tehnoloģijas. Viens no viņu labākajiem sasniegumiem bija raķete V2. Tā bija tik izcila, ka varēja nogādāt veselu ieroču kravu Lielbritānijā. Vai Freiburgas tunelis bija NLO bāze? Ja tā, vai citplanētieši strādāja nacistu valdības labā, vai pret to? Attālas vietas ir ideāli piemērotas slepeniem eksperimentiem, tālu prom no cilvēka acīm. Austrālijas tūkstnesis ir viena no vietām, kādas valdība meklē visā pasaulē. Slepenā vieta - Pine Gapā. Tās oficiālais nosaukums ir Kosmosa aizsardzības un pētījuma aģentūra, bet tā ir pazīstama kā Pine Gapā. Dibināta 1970. gadā kā satelītu izsakošanas bāze, tā pieder Austrālijas un Amerikas armijām. Bet gadu laikā Pine Gapa ir kļuvusi par slepenu izmēģinājumu vietu tehnoloģijām, kas iegūtas NLO avāriju vietās. Vai ir atšķirības starp to, ko militāra personas saka un patiesībā zina?
Klīst baumas, ka Paingepas komplekss ir izvietots 8 km dziļumā zem zemes. Bet kas tur notiek? Par to neviens nezina. Lai kā arī censtos paturēt Paingepu noslēpumā, šī bāze izraisa lielu interesi. Vietējie ir ziņojuši par noslēpumainiem baltiem diskiem, kas lidojuši debesīs virs bāzes. Eksperti ir secinājuši, ka tie varētu būt cilvēku radīti NLO. Citi uzskata, ka tos uzbūvējuši citplanētieši, kuri dzīvo un strādā bāzes labirintos. Pierādījumi par šo slepeno darbu nāk no kāda īpaša avota. 1991. gada 15. martā kosmosa kuģis Discovery šķērsoja šo teritoriju, kad tā kameras fiksēja ko pārsteidzošu. Šajos kadros ir redzams, kā milzīgs NLO traucas pāri Austrālijai ar ātrumu 80,000 km/h, kas ir 3-reiz lielāks ātrums par kosmosa kuģa ātrumu pacelšanās laikā. Daži uzskata, ka NLO bija bāzē notiekošā projekta rezultāts. Bet ja citplanētieši strādā tādās vietās kā Paingepa, vai viņi ir draugi vai ienaidnieki? Turpinājumā mēs pētīsim kādu izolētu bāzi Ņūmeksikā. Pierādījumi par to, kas notiek šajā baisajā ēkā, var atklāt lielāko nodevību cilvēces vēsturē. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Iespējams, tādās slepenās bāzēs kā Paingepa Austrālijā, citplanētieši palīdz zinātniekiem būvēt nākotnes lidmašīnas un ieročus. Bet vai šie citplanētieši ir mūsu sabiedrotie? Pierādījumi liecina, ka cilvēki un citplanētieši var būt cīnījušies jau kādā rūpīgi apsargātā bāzē mūsu pasaulē. Slepenā vieta – Dulces cīņa. Dulce, Ņūmeksika, 1977. gads. Izkropļoti mājlopi griezumi ir izdarīti ar ķirurģisku precizitāti, ar nezināmām tehnoloģijām. Šie savādie noziegumi ieinteresē fiziķi un NLO pētnieku Polu Benevicu. Savas neatkarīgās izmeklēšanas laikā viņš iepazīstas ar sievieti, kur apgalvo, ka zina, kurš izdarīs šos noziegumus. Hipnozes laikā viņa Benevicam atklāja, ka viņu un dēlu nolaupījuši citplanētieši un aizveduši uz pazemes bāzi. Tur viņa redzējusi ne tikai izkropļotus un nogalinātus lopus, bet arī tvertnes ar cilvēku ķermeņu daļām. Viņai un dēlam tikuši uzstādīti implanti, caur kuriem citplanētieši kontrolējuši viņu ķermeņus. Benefits ir šokēts. Viņš sāk uzraudzīt šī rajona komunikācijas un uztver pārraides no citplanētiešu kosmosa kuģa. Benevits izsako NLO uz kādu attālu vietu Ņūmeksikas un Kolorādo robežā, ko viņš nosauc par Dulces bāzi. 1979. gadā Tomas Costello iekļūst Dulcē un atgriežas ar šokējošiem kadriem. Costello fotogrāfijās ir redzami citplanētieši, kas veic ģenētiskus eksperimentus ar cilvēkiem. Vēl šokējošāk ir tas, ka Costello apgalvo, ka cilvēki ir nolaupīti ar ASV valdības atļauju. Viena no teorijām ir tāda, ka viņi ģenētiski izveido cilvēkus. Tādējādi tiek mainīts mūsu ģenētiskais kods vai mūsu attīstība. Domāju, ka viņi var radīt dzīvu būtni, kas attīstītos tāpat kā mēs. Taču viņi grib radīt maznozīmīgākas būtnes par mums. Tāds ir viņu mērķis. Kādā citā gadījumā ASV valdības darbinieks Fils Šnaiders palīdzēja izrakt tuneļu labirintu zem bāzes. Šnaidera komanda atver lielu alu, kurā uziet citplanētiešu grupu, kas eksperimentē ar cilvēkiem.
Sākas cīņa. Ievainotais Šnaiders izbēg, taču daudzi viņa kolēģi tiek nogalināti. Šnaiders apgalvo, ka tuneļi zem Dulces ir tikai daļa no tā, kas atrodas zem ASV. NLO pētnieki uzskata, ka pazemes tīklu var būt radījusi urpšanas iekārta Subterīne. Tā darbojas kā zemūdene, un to virza atomelektrostacijas jauda. Tā urbis zemi, atstājot aiz sevis milzīgus tuneļus. Manuprāt, lai to īstenotu, būtu vajadzīga unikālas 21. gadsimta tehnoloģijas. Ja viņiem tas ir izdevies, tad tas ir liels sasniegums. Kad tuneļi ir pabeigti, tajos sāk darboties vilcieni, kuri brauc ar ātrumu 480 km/h. Bet uz kurieni tie ved? Eksperti uzskata, ka tuneļu tīkls var būt savienots ar tādām bāzēm kā Dulce un 51. zona. Iespējams, tie ved arī uz Amerikas lidostām. Denveras starptautiskā lidosta. Šī milzīgā būve ir otrā lielākā lidosta pasaulē un aizņem 137 kvadrātkilometrus. Termināļos ir mākslas darbi ar militāriem objektiem un apokaliptiskiem tēliem. Šie dīvainie mākslas darbi ir kā mājiens uz to, kas notiek zem zemes. 2013. gada 21. marts. Tēvs un dēls pamana debesīs dīvainu gaismu. Kolorādo štata iedzīvotāji ierauga 3 spožas gaismas un 3 stūrveida objektu virs Denveras lidostas. Lidostas pārstāvji atsakās to komentēt, un aviācijas administrācijas pārstāvis uzstāja, ka nekas neparasts nav noticis. Lai gan lidosta tika atklāta 1995. gadā, būvdarbi zem tās nav apstājušies. Ēkas sasniedz 8 stāvu dziļumu pazemē, tik dziļi, lai izturētu atombumbas sprādzienu. Termināļus un bagāžas zonu savieno pasažieru pārvadāšanas sistēma, bet Denveras lidostā ir otra, atsevišķa dzelzceļa sistēma. Tā savieno tuneļus un var uzņemt tehnoloģijas no tādām vietām kā Dulce. Turpinājumā viņiem var būt īpašas tehnoloģijas, bet vai citplanētieši tiešām mīt pašā Amerikas sirdī? Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Visā pasaulē citplanētieši darbojas no attālām vietām, bieži vien sadarbojoties ar slepenām valdības aģentūrām. Tomēr viņi vairs nevar dzīvot pasaules nostūros. Viens no dīvainākajiem stāstiem par prezidentiem un NLO ir saistīts ar prezidentu Dwightu Eizenhoweru. Runā, ka Eizenhoweram bijusi nevis viena, bet 3 vai 4 tikšanās ar citplanētiešiem, lai vienotos par gaisa telpas izmantošanu. Viens no citplanētiešiem iekļuvis prezidenta birojā. Viņa vārds – drošsirdis Thors. Viņš 3 gadus nostrādājis Pentagonā un ticis iesaukts par svešinieku. Viņa darba sfēra nav atklāta pat mūsdienās. Vai drošsirdis Thors ir bijis draugs vai ienaidnieks? Un kas notiks ar cilvēci, kad visi citplanētieši nolems, ka viņiem ir apnicis slēpties? Jūs skatījāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.